Cilvēki internetā cepās, ka man balss platformā par vienu iniciatīvu viens cilvēks var nobalsot vairākas reizes. Man ļoti gribējās to pārbaudīt. Dažs labs par vienu iniciatīvu nobalsoja pat 3 reizes. Atgādināšu, ka man balss nav referenduma platforma un tai nav nekāda likumiska spēka, tāpēc ir iespēja, ka tur ir kaut kādas problēmas un ka tiešām varētu par vienu iniciatīvu nobalsot vairākas reizes. Es pamēģināšu visus veidus, kurus es varēju atrast internetā, un paskatīšos, vai tiešām man izdosies nobalsot vairākas reizes. Sākšu ar to, ka es atradīšu kaut kādu vecu iniciatīvu, par kuru neviens vairs nebalso, un mēģināšu par to nobalsot vairākas reizes, un paskatīšos, vai tiešām pieskaitīsies 2 balsis. Ņemam pēdējo lapu, un šeit ir atceras vieta latviešu strēlniekiem Esplanādē Rīgā. Jā, ļoti labi iniciatīvu, parakstīsimies. Tā. Sākumā ienākšu manu balsu. Es atvēršu iniciatīvu 2 cilnēs, abās poga parakstīti ir aktīvi. Nepatīk vārds cilna, kaut kāda cilmes, šūna vai kaut kāds cildens, taps. Sauksim tos pat abiem vienalga. Un es paralēli labajā malā arī skatīšos, kādu atbildi es saņemu no manas balss. Ņemu parakstīt, izskatās, ka viss kārtībā, un šeit vēlreiz, un arī es nesaņēmu nekādu kļūdu. Es it kā esmu abas reizes parakstījies, un tagad aizējām uz šo iniciatīvu vēlreiz. Nē, pieskaitījos tikai 1 balss. Atrot vienu to pašu iniciatīvu 2 tabos, man parakstīšanas poga izdevās nospiest abos, un es pat nesaņēmu nekādu kļūdu. Man balss lūdzu salabot šo, jo cilvēkiem rodās jautājumi. Bet, protams, man balss pieskaitījās tikai 1 reizi. Nākamais mēģināšu ziedot, jo no man balss autoriem es dzirdēju, ka esot kaut kāda problēma, ja tu noziedo naudu, tad tā balss neieskaitās uzreiz. Kaut kas tam līdzīgs, nu pamēģināsim. Ņemam nākamo iniciatīvu, un tā būs par autostāvvietu risinājumu jaunajā Salaspils pilsētas laukumā. Izklausās, ka viņiem tas būtu noderīgs, tāpēc parakstīsim šo iniciatīvu. Atkal atveršu šo iniciatīvu 2 cilnēs, un mēģināšu šoreiz vienā noziedot. Parakstīt, ziedot 5 eiro, parakstīties un ziedot. Tā, esmu noziedojis 5 eiro un esmu parakstījies. Man neļāva vēlreiz parakstīties. Un ir 440 balsis. Parakstīšu arī šeit. Noziedošu vēlreiz 5 eiro. Un nekas neizdevās. Atvēru iniciatīvu 2 cilnēs. Abās noziedoju pa 5 eiro un rezultāts tieši tas pats. Atkal man balss pieskaitīja tikai 1 reizi. Nākamais eksperiments. Pamēģināšu nobalsot no 2 dažādiem datoriem un dažādām IP adresēm. Tagad es autentificēšos arī uz šī datora un pamēģināšu nobalsot par vienu to pašu iniciatīvu. Tagad es šeit esmu pieslēdzies pie mobilā interneta. Šeit ir mans mājas internets. Uz šī datora man ir 1 IP adrese, uz šī datora man ir cita IP adrese. Un tagad es autentificēšos šajā datorā un mēģināšu atkal nobalsot par vienu to pašu iniciatīvu. Izglītības iegūšanas iespēja Rīgā skolotājiem logopēdiem. Manuprāt, laba iniciatīva, 471 balss. Nobalsosim. Parakstīt, un man balss atkal ieskaitīta 1 reizi. Nobalsoju no 2 dažādiem datoriem, no 2 dažādām IP adresēm. Rezultāts tieši tas pats, man balss pieskaitīja tikai 1 reizi. Nākamais apgalvojums. Autentificējoties ar dažādām internetbankām, var nobalsot vairākas reizes. Man nav citas internetbankas, man ir tikai Svetbanka, tāpēc ātri reģistrēšos un izveidošu kontu Svetbankā. Aiziet. Kur var izveidot jaunu kontu? Kļūt par klientu. Ir pagājuši 15 minūtes, un man ir Seb konts. Pamēģināšu autentificēties ar Svetbanku, nobalsot par kādu iniciatīvu, un pēc tam autentificēties ar Seb un nobalsot par to pašu iniciatīvu. Nodokļu atvieglojumu transporta līdzekļiem, kas aprīkot ar autogāzi. Aiziet, parakstīsim. 396 balss, parakstīt, esmu parakstījis, 397, un tagad autentificēšos ar Seb banku. Jā, kur ir autogāzi? 397, man atkal ļauj parakstīt. Pagaidi. Kaut kas tur nav. Ienāc man balss Seb. Smart ID. Kāpēc man rādās, ka es no Svetbankas autentificējos? Ja es reāli to izdarīju no Seb. Iziet, autentificēties Seb. Man rādās Svetbanka klāt. Lai gan es autentificējos ar Seb. Es 2 reizes mēģināju, tieši tas pats. Atveršu brīvu pārlūku. Ienāc man balss. Labi, Seb lietot. Mēs laik rādās Svetbankas logo. E-paraksts, so pamēģināšu ar e-parakstu. Atkal rādās Svetbanka. Tu jau esi parakstījies.
Nebūs. Autentificējos ar Svetbanku, parakstījos par iniciatīvu, pēc tam autentificējos ar SEB. Man vairs neļāva parakstīties par šo iniciatīvu. Pēc tam mēģināju ar e-parakstu, joprojām man neļāva parakstīties. Pēc tam mēģināju citā pārlūkā ar SEB un e-parakstu, joprojām man neļāva parakstīties. Bet es atradu vienu problēmu man balss lapā. Pie manas bildītes rādās ikona, it kā es būtu autentificējies ar Svetbanku, lai gan es autentificējos ar e-parakstu un SEB. Visos gadījumos man rādās Svetbanka ikona, tā kā šo jums vajadzētu salbot. Bet kopumā es neatradu nevienu veidu, kā par vienu iniciatīvu parakstīties vairāk kārt. Ja gadījumā tu esi atradis kādu veidu, kā to izdarīt, padod man ziņu un es to notestēšu. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.